Jūs esat kādā bildē? Esam gan, jā. Kurā? Nu, es esmu nekur stūrītī. Nekad tur stūrītī lejā. Kāds bija bildēšanas process? Oi, ļoti forši. Tiešām forši. Es gan pusi neatceros, tas bija ļoti, ļoti sen, man liekas. Man redzēja pēc sejas pāris gadu nākuši klāt, bet, man liekas, izdevās viss ļoti skaisti. Kā patīk rezultāts? Oi, nu ļoti skaisti. Es nezināju, ka es esmu tāds. Es nezinu, vai tās ir manas kājas, bet varbūt tās arī manas kājas ir bijušas tās. Ja? To es nezinu līdz galam. Jā. Bet liekas, lieliski. Sveika, Iveta! Vai tu vari pastāstīt, kāpēc bija svarīgi ISSP šādu izstādi organizēt? Jā, man bija svarīgi kā kuratorai varbūt kaut kā paplašināt to fotogrāfijas lauku. Man liekas, svarīgi ir tas, ka Aiga tomēr nāk primāri no komerc fotogrāfijas jomas. Un dažiem šķiet žēl, ka šīs divas pasaules tā kā dzīvo ļoti atstatus. Un tad, man liekas, ka galerija varētu būt tāda vieta, kur satiekās dažādas fotogrāfijas valodas. Kad savā ziņā mēs ar to savu izvēli nediktējam kaut kādu ļoti vienu konkrētu stilu vai virzienu, ka mēs gribam, tā kā mēs esam vienīgā galerija Rīgā, kas pievēršas tieši fotogrāfijas mēdījiem, tad pēc iespējas paplašināt un parādīt to, ka fotogrāfija var būt ārkārtīgi dažāda. Gan estētiski, gan tematiski. Tāpēc arī šāda izvēle. Vai tev ir kaut kas sakāms par iekārtojumu? Par iekārtojumu? Tas bija tavā pārziņā? Es teikšu, kā lielākoties šo izstāžu, kas top galerijā un ir mans kurāts, tas ir bijis sadarbības process starp mani un mākslinieku, šajā gadījumā Aigu. Protams, iekārtojums ir komplementārs varbūt tai estētikai, ko Aiga izmanto, bet arī varbūt uzsver kaut kā, ar šo izmēra spēlēšanos ar dažādiem izmēriem un mērogiem. Man liekas, ka mēs spēlējamies arī ar to ķermeņa sajūtu, ka tu vari pēkšņi piekļūt ļoti tuvu kādu cilvēku kādai, un tas, man liekas, diezgan interesants paņēmiens, kā ar to spēlēties. Tāpēc arī mēs redzam ļoti lielus attēlus uz sienām un mazākus, un tie spēlē tādu arī savā ziņā dialogu viens ar otru. Arī tas, kā tās bildes ir savienotas šajos nosacītajos diptikos.
liek skatītājiem varbūt atrast vēl kaut kādu papildus trešo vizuālo dialogu starp diviem attēliem. Tā, apsveic ar izstādi. Vai tu vari pastāstīt, kāpēc vīrieši? Kāpēc vīrieši? Tāpēc, ka tam ir daudz iemeslu. Viens no tiem ir tas, ka gandrīz 20 gadu laikā es portretēju ļoti daudz sieviešu, arī sievietes dejotājus. Un es arī pati dejoju, un, lai gan ne profesionāli, bet deja liela nozīme manā dzīvē. Un tad ir vienā brīdī loģiski iesaistījuši tā sajūta, ka ļoti iztrūkst vīrietis tajā gan manā fotografiskajā darbībā, gan arī tajā deju zālē, ka man blakus ļoti reti kādreiz ir vīrietis dejotājs. Un tad tā ir tāda, ja deja ir tas, ko mēs piedzīvojam mūsu ķermenis, kad sieviete un vīrietis dejo, bet es pat vienā brīdī saprotu, ka kaut kas trūkst. Un šie dejotāji ir bijuši iedvesmi man kā cilvēkam, kā arī dejas skatītājiem. Un tad es uzrunāju šos 10 dejotājus, kļūt daļai no šī projekta. Es saprotu, ka tu esi diezgan ilgi pie šī projekta strādājis, daudzus gadus. Savukārt izstādē to darba nav tik daudz. Kā tu izvēlējies, ko atlasīt un kā vispār, kādu narratīvu veidot? Jā, materiāla ir daudz. Man palīdzēja, kas minēja sarunu, viens bija ar Klāvu Liepiņu, kurš arī šajā projektā par to samazināt varbūt to sejas reprezentāciju, bet runāt vairāk ar seicu. Paldies! Viens ir skatīt vairāk pašu ķermeni, attiecīgi tajā brīdī jau nosijājas materiāls. Un sākot jau darbu kopā ar kuratoru Ivetu Gabaliņu, viņi, protams, palīdzēja to procesu vēl sašaurināt, vēl paskatīties, kāda veido šī atlase. Un tad tas kodols bija, tas nāca jau kāds man gadu laikā, viņš jau bija tāds tapis, ka jau es jūtu tā fotogrāfija strādā, tad viņa visdrīzāk jau ir kodols arī šeit izstādes formātā. Un tīra galerijas telpa arī nosaka to fotogrāfiju atlasi, cik daudz var eksponēt, un tad fotogrāfija izmērs, un tad daudzums. Tas ir tādi tehniski aspekti, kas ietekmē arī fotoatlasi. Paldies! Kāds tev pirmais iespējas par izstādi? Tātad, lieliska izstāde. Es atnācu satikt savu draugu Fjodoru, un es nemaz nezināju, kas tā būs par izstādi. Un tagad es arī noskaidroju, ka viens mans cits labs paziņa, Antons Freimans, arī ir modelis vienā no darbiem. Attiecīgi mana pieredze un patika par šo izstādi ir aptuveni šādā līmenī. Kopumā ņemot, vīrieša ķermenis ir lieta, ko es vienmēr uztveru pozitīvi. Un, manuprāt, šajā sērijā tas ķermenis noteikti nav reprezentēts kaut kādā veidā, kas man liktu vilties. Attiecīgi, viņš nav varbūt tik performatīvs kaut kādā triviālā ziņā. Man šķiet, ka autori ir centusies notvērt kaut kādu šī ķermeņa brīdi, kad tas zaudē līdzsvaru vai kad tas kaut kādā ziņā nav gatavs ideālai bildei. Bet tas padara visu tikai interesantāku. Pats pirmais iespējas bija, ka tas izskatās ļoti komerciāli. Es nezinu, vai tam obligāti jābūt kaut kam sliktam. Bet var redzēt, ka autora ir liela pieredze bildējot par naudu.